Tad šajā video stāstīsim, kā braukt ekonomiski. Ņemot vērā, ka es tagad pārvērtojos ar 1,2 litru motoru Corsu, kurai ir Twinfords. Tik un tā, arī aprīkot ar gāzes sistēmu, tik un tā, paša ekonomiskās braukšanas principus es līdz izstāstīšu. Tā, līdz. Pirmais ir jāņem vērā, kad pats pirmais un galvenais faktors ir jāņem vērā, ka tik līdz kā tu spied bremzes, tu atdod visu enerģiju, ko tu uzgāzēji karsēšanā, karstumā, bremzējot. Tad pirmais, ja jūs, piemēram, brauciet pa ceļu, ņemiet vērā, ja tālumā būs jāapstājās, nespiežiet bremzes. Atceljiet ātrumā un ļaujiet, lai mašīna pati samazina ātrumu. Kaut gan, ja ir nepieciešama bremzēšana, tad uzbremzējiet, lai varbūt ilgāk ripotu, un tad tikai skaitīgās zaļais vai šķērtlis pārvietojās, spiežiet, atkal uzspiežiet bremzes, un tad lēnām ripojiet, un tā kā lēnām uzgāzējiet. Nākušais, kas jāņem vērā, ir braukšanas ātrums. Pa šosei visekonomiskākais ātrums ir 80 km/h. It kā saka, ka 90, bet pēc manas pieredzes ir 80. Mašīna, kurai ir 2 litru motors, teiksim, Saabs, BMW vai kāds cits mašīnas ar 2 litru motoru, braucot uz 80, var pat dabūt patēriņu 5,5 litrus benzīna. Nākošais ir, nevajag lieki gāzēt, teiksim, tagad es braucu ar 2 apgriezieniem, nevajag grīdā gāzēt, lai uzņemtu ātrumu. Pietiek mazliet piespiest gāzi, un tad atlaižiet gāzi līdz atlaižot vaļā pilnībā, un tad atkal vāji piespied uzgāzē, pilnībā vāji lēnām uzņem ātrumu, laka uz 60, un tad lēnām atlaid gāzi nakal. Nākošais ir pati braukšanas uzsākšana. Ņemiet vērā, teiksim, ja jūs gāzēsiet grīdā ar pirmo ātrumu, jūs zaudēsiet ļoti daudz uz berzi tieši. Teiksim, kārbā un apgriezienos ir pats galvenais uzdevums ir uzņemt ātrumu visu laiku līdz 2 apgriezieniem, varbūt ne vairāk, un uzreiz ar pēc iespējas zemāku ātrumu braukt. Drīzāk sanāk augstāka ātruma, lai pēc iespējas zemāka apgrieziena ir. Teiksim, 5. ātrums, es domāju, jāsās uz katru mašīnu individuāli, teiksim, ar šito mašīnu mierīgi var braukt ar 5. ātrumu ar 1 apgriezienu, tāpēc, ka viņai ir Twinfords un pie zemiem apgriezieniem vairāk jauda ir. Bet, teiksim, citas mašīnas sāk drausmīgi vibrēt pie zemākiem apgriezieniem, tad, teiksim, jāpāliek ir nedaudz zemākā ātrumā, teiksim, no 5. uz 4. un jāturpina braukt, un jābūt vairāk, ka nevajag spiest gāzi grīdā. Teiksim, jūs brauciet, jūs spiežat gāzi, viņi nekustās, nevajag spiest gāzi grīdā, vajag uzgāzēt bišķiņ, un viņi lēnām uzņems ātrumu, nevajag grīdā spiest, lai attīstītu lielu ātrumu. Tagad, piemēram, es jau tagad sāku bremzēt, vajadzēja bremzēt jau laicīgi, jo tagad es ļoti ilgi bremzēju, atkal spiežu bremzes, un ļoti daudz laika, ļoti daudz degvielu zaudēju, tagad vienkārši tikai bremzēju. Tagad uzsākšu braukt, ar telefonu tā grūti braukt un filmēt. Tad mašīna ieskries sānā. Tā, redz, pa daudz uzgāzēju, uzreiz 3. lieku. Un brauc, lēnām gāzēju, vāji gāzēju. Tagad jau jāliek 4. Ieliek 4. Braucam tālāk. Tā, tagad jau pa daudz gāzēju, liekam 5. un braucam tālāk. Nu, tā, un ļoti labi. Tagad ņemsim vērā distanci priekšā. Neviens tālumā nav, es varu droši uzņemt ātrumu lēnām uz 55. Es parasti braucu pilsētu uz 60. Tagad, kad fotoradari var braukuši lēnāk. Nu, tā, tagad varam vispār gāzi vairāk nespiest. Faktiski ļoti vāji, tik cik vajag, lai saglabātu ātrumu. Tagad pastāstīsim nedaudz par to apmēram, cik daudz degvielu, kuros brīžos mašīna patērē. Šai mašīnai viņi patērē apmēram 3 latus uz 100 gāzi, tas ir kaut kādi 7,5 litrus. Gāzi patērē, degvielu 5,5 litrus. Šai mašīnai pa šosei lielāks benzīna patēriņš nekā pa pilsētu. Tāpēc, kad strādājam ļoti lieliem apgrieziem. Taču, ja es pa šosei brauktu uz 80, ko es daru ļoti reti, tad mans patēriņš būtu apmēram 4,8 litri, 5 litri. Vislielākais degvielas patēriņš, 30% no degvielas var ietaupīt, izmantojot pareizes riepas. Ne jau pareizes riepas, teiksim, jauns vai kāds, bet pareizes riepas ar pareiziem produktoriem. Vajag, lai pēc iespējas dilušākas riepas ir un ar vasaras riepām braukt. Un es, teiksim, es parasti piepumpēju riepas uz 2,6 atmosfēras tā kaut kur.
Teiksim, tagad priekšā ir krustojums, es jau tagad atlaižu gāzi, lēnām ripoju. Un tagad jāņem vērā, vai es paspējuši izbraukt vai nepaspējuši izbraukt, mums kāds ir mašīna iebrauc. Jā, tagad galvenais vēl viens princips ir, ja ir atstāts ātrumā un jūs ripojat ar mašīnu, kur atstāta ātrumā ir, viņa degvielu vairāk nepatērē. Tikai, ka jūs atlaižat gāzi, degvielu vairāk nepatērē. Ja jūs, piemēram, ieliekat neitrālajā un ripojiet, tad viņa degvielu patērē, lai darbinātu motoru. 4. ātrumā. Ar 4. 5. Tagad, piemēram, ja es atlaižu gāzi, degvielu vairāk netērē. Tik līdz kā būs viens apgrieziens, tā degviela sāks tērēt, tāpēc, ka motors gribēs saglabāt apgrieziens. Tagad ar 5. ātrumu braucot, ir viens apgrieziena, es atlaižu gāzi, un vairāk degvielu vispār nepatērē mašīnu. Teiksim, ņemot vērā, ja jūs gribat, teiksim, sabremzēt, tagad priekšā, kur es vēl apgriezīšos, ja jūs gribat sabremzēt, atlaižiet gāzi, varat bremzes nespiest, un vienkārši iegriežaties līkumā, un turpiniet bišķiņ vāji gāzēt, un braucēt tālāk. Redzat, 5. ātrumu brauc 0,9 apgriezieniem. Pilnīgi normāli. Un tā jūs arī ietaupīsiet degvielu, teiksim, ja jūs ripojiet ar izņemt ātrumu visu laiku, tā pirmkārt ir bišķiņ bīstamāk, tāpēc, ka saķer mazāk ir, un tā arī degvielu patērē, tāpēc tas arī nav īpaši ekonomiski. Un tagad, ka priekšā atkal krustojums, tāpēc griežušos pa kreisi. Atstāšu ātrumā. Un izgriezīšos pa pagriezieniem. Un tagad atkal uzgāzēju, vāji, sāk mašīnu vibrēt, ieliek uz 3. ātrumu. Negāzēju, ļauj, lai mašīna pati brauc. Un es esmu atbraucis. Un ņemiet vērā ar pareizu braukšanu var ietaupīt līdz pat 50% degvielas. Protams, pareizu braukšanu ir uz katru motoru individuāli. Es nedomāju tieši ar pareizu braukšanu, bet es domāju ar pareizām riepām, ar pareizām apkopēm tā un nebraukt pārāk ātri visu laiku, tā ļoti stingri ievērot var ietaupīt līdz 40–50% degvielas. Ja tikai ar braukšanu, tad ietaupīt droši 20% degvielas. Un es domāju, varbūt, ja dažreiz daudz domā jānomaina uz ekonomiskāku mašīnu, tā nevien ietaupa degvielu, bet ietaupa ar mašīnas resursus, lai retāk jāremontē. Un es domāju, tas ir ļoti labs veids, kā ietaupīt tieši braucot ar mašīnu, jo īpaši, ja tev ir 5-cilindrīgs motors un tam līdzīgi, tad šis ir viens no visizdevīgākajiem veidiem. Braukšanas stils pat daudzās loģistikas firmās ir viens no pašiem galvenajiem. Var likt jebkādas tur riepas un tam līdzīgi, bet ja pats šoferis brauc ļoti agresīvi, neagresīvi, bet nepārdomāti, tad var pat 50% no degvielas vienkārši zaudēt tikai tāpēc, ka šoferis brauc agresīvi. Paldies par klausīšanos, paldies, visu labu!